Tātad sveiki Zeģim skatītāji, tad mani sauc Raimonds Liepiņš, esmu Latvijas ārmeslinga federācijas viceprezidents, un šodien es jums pastāstīšu par pasaules čempionātu ārmeslingā, kas notika Polijā, Gdiņā, no 2. līdz 7. septembrim. Tātad Latvijas komandu pārstāvēja 12 cilvēki, un tātad es sākšu vienkārši pa dienām, lai tā vienkāršāk. Tātad pirmā, mēs sadalīti divās grupās, jo sacensības dalās 4 dienās, un pirmajās 2 dienās ir juniori, veterāni un invalīdi, un nākamajās 2 dienās ir seniori, kas citur skaitās Open grupa, un juniori līdz 21 gadu vecumu. Tātad mēs izbraucām svētdien 6 vakarā, un Polijā bijām ap 7 no rīta, ja es nekļūdos. Braucu es un 3 juniori, Kaspars Grāvis, Vladislavs Krasovskis, Artūrs Kalniņš. Tātad pirmā diena, komandu reģistrācija, piereģistrējām komandu, tas tā vakarā kontinentālā sapulce, kuru diemžēl es nokavēju, neierados, par to citi dabūja pērienu, bet nu neko. Nākamajā dienā bija kongress un svēršanās junioriem. Tātad mums visi juniori, veterāni un invalīdi nosvērās, visi tika kategorijās, nekāda problēma. Vakarā bija kongresa sapulce, kur runājām par galvenajiem aktuālajiem jautājumiem, kas ir ārmeslingā. Galvenais mums ir sporta kordi, kur mēs gribam tikt iekšā, un mēs cenšamies to izdarīt. Un kā jau tas bija mans pirmais pasaules kongress, kurā es piedalījos, un Žana Čingula jau brīdināja, ka tas ielgs, un tas ielga uz 8 stundām. Tā kā no rīta starts bija junioriem 9, es biju ap 2 vai 3 mājās, īsti neatceros, nedaudz pagulēju. Tātad nākamā pirmā sacensība diena, kreisās rokas, juniori, invalīdi un veterāni. Tātad pirmais startēja Artūrs Kalniņš, lieliska debija pasaulē, vispār liela mēroga sacensībās. Lielākās starptautiskas sacensības, kur viņš piedalījies, bija Riga Open, un šeit viņš ieguva 9. vietu, 20 cilvēku konkurencē, kur ļoti smaga grupa līdz 80 kg. Vladislavs Krasovskis, 5. vieta, ar kreiso roku, 75 kg kategorijā. Vladislavs bija šāda attālumā no medaļas, tik tālu tiešām, tur nedaudz pietrūka, bet spēks laikam nepietika. Un Kasparam Grāvim rūkta pieredze, 4. vieta, koka medaļa. Un viņš centās, cīnījās līdz galam, bet šoreiz nevarēja. Patīkams notikums, Ivars Cīruls, 3. vieta, senioru 60+ kategorijā, līdz 75 kg, pasaules bronza. Tas ir viņam augstākais sasniegums, un Latvija arī to ļoti novērtēja, visu komandu. Tātad nākamā sacensība diena, labā roka. Tātad atkal uz starta Artūrs. Artūram šoreiz nepaveicās ar izlozi, pēc kāras 2 zaudējumi, un es nekļūdos palika 18. vietā no 20. Ivars Cīruls, ja nekļūdos palika 5. vietā, veterānos 75. Kasparam Grāvim, atkal ļoti smagas, ļoti garas cīņas, kādas 3 pēc kārtas, tiešām garas, un atkal 4. vieta. Tiešām rūkta pieredze, cerams mācīsies no kļūdām. Nākamgad gan viņš nav junioros, līdz 18 gadam, viņš būs junioros līdz 21 gadam. Un vispatīkamākais notikums šajās 2 dienās, Vladislavs Krasovskis, kļūst par pasaules čempionu 75 kg kategorijā. Un tur bija tiešām, viņš bija pārāks vienkārši pa visiem, un tāpēc arī uzvarēja, jo 3 cīņas no 6, kas viņam kopsumā bija, tika uzvarētas uz fauliem. Tas nozīmē, ka pretinieki, viņa roka nevienu brīdi nepārgāja uz pretinieku pusi, tikai tā. Un mēs tā arī bijām nolēmuši. Vladislavs Eiropas čempionātā startēja līdz 65 kg, un mēs izdomājām, ka vienkārši viņš atbrauc uz Latviju, un 67 kg svars jau ir, un uzēdās līdz 70, un mēs domājam, vairs nenometīsies, un 70 kg mums ir Kaspars Grāvis. Mēs negribam, lai viņi satiekās, jo viņi Latvijā satikušies arī kategorijās, un tad pēc tam neviens vairs neko nevar izdarīt, jo abi atsēdējušies. Un tad izdomājam iet uz 75 kg kategoriju, un šī kategorija nebija
tik piebāzt ar tik augstu līmeņu sportistiem kā 70 kg kategorija, bet, pienācīgi. Un tiešām, es nevaru izteikt, cik mēs labi jūtamies, un Vladislavs Malats, un es kā treneris esmu nenormāli apmierināts. Tātad šī pati diena bija svēršanās senioru grupām un junioriem līdz 21 gadu vecumam. Tātad senioru grupa Latviju pārstāvēja Žana Čingula, Jānis Samoliņš, Raimonds Antonovičs, Kristaps Krīgers, Konstantīns Kišovs, Sandra Zālīte un es, Raimonds Liepiņš. Tātad mēs visi iesvērāmies, visi tika svarā, nekāda problēma. Tur bija visiem gandrīz 200 gramu rezervas uz svariem. Tur, ļoti vienkārši, tā teikt. Un tātad pirmā sacensību diena ar kreiso roku senioru. Tātad sākšu ar junioriem. Konstantīnam diemžēl nepaveicās, viņš zaudēja abas cīņas. Un es nevaru pateikt, kurā vietā ierindojās, vai pēdējā vai pirmspēdējā. Tad Kristaps Krīgers, arī diemžēl 2 zaudējumi kreisajām. Sandra Zālīte, ļoti uzteicams sniegums un bronzas medaļa sievietēm līdz 80 kg. Raimonds Antonovičs, tātad 5. vieta ar kreiso roku. Bija arī ļoti tuvu, bet nesanāca. Jānis Samoliņš nepiedalījās. Žana Čingula, 5. vieta, kreiso roku, kas viņai ir atzīstams sniegums un ļoti smaga kategorija, bija pāri pa 11 sportistiem. Vēl jāuzteic, ka visiem senioriem lielākajai daļai bija pāri pa 30, 25, 20, kaut kur tā cilvēku kategorija. Tad, ko es varu pastāstīt sīkāk, ir par savu startu, jo to es atceros kārtīgi. Un tātad pirmā cīņa man bija Krievijas komandas pārstāve kreiso roku, kurš arī ieguva 1. vietu. Protams, tur bija atzīstams viņa pārākums, zaudēja. Nākamā cīņa Rumānis, ļoti viegli uzvarēja, un nākamā cīņa atkal Krievs, kurš ieguva 3. vietu. Tad armreslingā ļoti liela nozīme ir izlozēm. Ļoti liela nozīme ir izlozēm. Un tad šoreiz man tiešām nepaveicās izlozē. Tātad labā roka, tātad pēdējā sacensību diena, sestdiena. Tātad sāksim tā. Kristaps Krīgers, Konstantīns Kišovs, atkal diemžēl nepaveicās, neieguva nevienu uzvaru. Un ierindojās attiecoši pēdējās vietās, es nekļūdos. Raimonds Antonovičs bija ļoti tuvu medaļām, ieguva 4. vietu, bet pirmais trīnieks bija atzīstami stiprāks, bet tas viņam ir ļoti liels sasniegums un tas ir ļoti labs sniegums. Tātad Žana Čingula, sudraba medaļa, sievietes 80+, palika tikai aiz lietuvietes Eglas. No Egla ir tas koks, kuru grūti nocirst, tā teikt. Tātad Sandra Zālīte ieguva 5. vietu, un Jānis Samoliņš kļuva par pasaules čempionu, kas ir, viņš to izdarīja tik viegli, un tur pilnīgi tur ir leģenda cilvēks. Viņš to izdarīja 3. reizi pēc kārtas un 4. reizi kopumā. Un Jānis ir varonis, ja tas tā kā man te rakstīja komentāros, ja tas būtu olimpiskais sports, tad Strombergs paiet malā. Tātad pa savu sniegumu atkal es zinu sīkāk, jo es tur biju klāt. Tātad pirmā cīņa man bija ar Itālu, un galīgi nenovērtēja Itālu. Itālis likās viegls, bet paķēra man tā forši caur augšu, un par laimi viņš dabūja piezīmi, izšķukām saitēs. Sasējāmies, un kad sasējāmies, tad es jūtu, ka tur vairs neizmuks no manīm. Tad es uzvarēju Itālu. Nākamā cīņa bija pret pirmās vietas ieguvēju kreiso roku. Nekļūdos Saitovs Zaurs, Krievu, un no kreisās rokas. Un šo es zaudēju, viņš bija atzīstami pārāks. Es nekļūdos, viņš ierunājās 4. vietā summā. Nākamā cīņa bija pret Kanādu. Uzvārdu neatceros, bet vārds ir Dens. Un pirms tam es prasīju tur tiem dalībniekiem, vai kāds zina, kā laužas, un man pateica, ka tie, kas zina, kas ir Hellraisers, tad Hellraisers man teica, ka viņš ir lēns āķinieks, un es teicu, forši, es arī. Un tad mums bija ļoti gara cīņa. Tā,
nu, tā kā tu cīnies, likās, nezinu, 5 minūtes, bet, nu, varbūt pusotru minūti. Ļoti ilgi cīnījāmies āķi un izvilku no galīgas bedres un uzvarēju šo cīņu. Un tad pēdējā cīņa, kas man bija pasaules čempionātā, bija pret Ukraini. Ukrainis bija ļoti ātrs un es noķēru tikai pašās beigās, bet jau bija par vēlu.